Ir labi tiem, kuri nedēļas nogalēs var doties izvēdināt galvu pie vecmāmiņas laukos. Taču ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem tādas iespējas nav? Vai arī tiem, kuri vienkārši vēlas uz mirkli aizbēgt no visu pazīstamo acīm, baudīt komfortu un vienkārši atpūsties? Viena no vietām, uz kurien no pilsētas drūzmas un noguruma atbēgt pilsētniekam, ir gleznainais turisma un atpūtas komplekss Meža salas, kas atrodas Limbažu rajonā 70 km no Rīgas un 15 km no Limbažiem uz Tūjas pusi. Meža vidū tā īpašnieki izveidojuši neticami skaistu ainavu ar 4 dīķiem, salām un pussalām, veidojot dažādus līčus un šaurumus, kur gada siltajā periodā viesus ar saviem krāšņiem ziediem priecē burvīgas ūdensrozes. Kompleksā jau no 2000. gada darbojas kompānija Limbaža ceļotājs, kas daudz paveicis ar Eiropas Savienības lauku attīstībai pieejamo SAPARD finansējumu. Tas skaistākais, ko mēs piedāvājam cilvēkiem, ir mūsu pašu izveidotā ainava. Tas ir 9 gadu darbs, kas šeit ir redzams, ar pašu veidotiem dīķiem, kalniem, arī viens no tiem, kur tagad sēžam, ar saliņām un pussalām, kuras pagaidām varbūt vēl nav apdzīvotas ar kustonīšiem un visiem vajadzīgajiem augiem. Un vienmēr esam procesā un ceļā uz izaugsmi. 2009. gada sezonā viesiem tiek piedāvātas plašas atpūtas iespējas, tā skaitā svinību, semināru, sporta spēju rīkošana, kā arī atvaļinājumu pavadīšana dabas ielokā ģimenēm ar bērniem. Atsevišķas kompleksa ēkas ir pielāgotas arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Lieliem pasākumiem tiek piedāvāta ērta svinību zāle, 60 labiekārtotas gultas vietas un vairāk kā 100 papildu vietas, kā arī sporta laukumi un dažādas atrakcijas kā ūdenī, tā arī uz zemes. Savukārt ģimenēm un nelielām svinībām paredzētas vairākas pusotras stāvīgas brīvdienu mājas, kas labiekārtotas ar virtuvi, dušu, 6 ērtām gultiņām un vairākām komfortablām papildu vietām. Protams, kas gan būtu atpūtas komplekss bez īstas lauku pirts? Meža salu pirtī ērti jutīsies pat 20 cilvēku liela kompānija. Tās aprīkojumā ietilpst mājīga svinību zāle, omulīga istabiņa ar malku kurināma pirts, kur pēršanās iespējama ar dažādu augu slotiņām, un, ja viesiem ir vēlme, arī profesionāla pirtnieka Meža Roberta pakalpojumi. Vēsturiski latviešiem pirts ir bijusi svēta vieta. Tā ir bijusi viena no latviešu baznīcām, kurā ir veikti dažādi rituāli, kas ir saistīti ar gada laikiem, ar svarīgiem cilvēku dzīves notikumiem. Un šeit mēs pret pirti izturamies tieši šādi. Šeit pie mums pirtī ir iespējams izbaudīt īpašus pirts procesus, kurus varbūt Latvijā piedāvā ļoti nedaudz pirtnieki, vai varbūt tādas, kuras nepiedāvā vispār pirtnieki. Tāpat pirts kompleksā ietilpst 8-vietīga džakuzī vanna un iespēja izbaudīt vispārēju relaksējošu vai ārstniecisku masāžu gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Atpūtas kompleksā padomāts arī par tiem vīriem un sievām, kuri atpūtu bez makšķerēšanas vispār nevar iedomāties. Šeit esošajā lielākajā ūdens tilpnē Mežezers ir iespēja makšķerēt vairāk kā 16 dažādu zivju sugas, kura lielākie kārpu un līdaku eksemplāri sasniedz pat 12 kg. Ir iespēja noķert arī sāmus, meža vimbas vai pat stori. Savukārt makšķerniekiem iesācējiem un bērniem ir iespēja aktīvi makšķerēt Rožezerā, kur ārkārtīgi lielā skaitā ir pieejama karūsu un raudu populācija. Makšķernieks vai kāzinieks, visi Meža salu viesi šeit tiek arī gardi paēdināti. Mēs saviem viesiem piedāvājam arī ārkārtīgi garšīgas maltītes, brokastis, pusdienas, vakariņas, banketu galdus kāzām, svinībām, jubilejām, arī bērniem pagatavojam īpaši smieklīgus cepumiņus un saldos ēdienus. Virtuvē izmantojam produktus no vietējiem lauku saimniekiem, gan sieru, pienu, dārzeņus, pat miltus un eļļu no vietējām dzirnavām. Domājot, kā ļaut klientiem vairāk ietaupīt, top aizvien jauni risinājumi. Mēs lēnām mēģinam audzināt savus klientus. Un, sākot ar šo gadu, piedāvājam iespēju izīrēt brīvdienu mājiņas, līdzi ņemot viesiem pašiem savu gultas veļu. Nākamais solis būtu cilvēkiem iespēja pašiem arī uzkopt aiz sevis, pretī saņemot daudz zemākas cenas. Īpašas pieminēšanas vērts ir tas, ka, cenšoties samazināt izmaksas, kompleksa īpašnieki nonākuši līdz alternatīvo un vidē draudzīgo enerģijas ieguves avotu meklējumiem.
Šobrīd inženieris Rolands Bēcis pēc izgudrotāja Vasilija Vasiljonoka idejas ir uzsācis vēja turbīnas modeļu būvniecību. Ja izdosies piesaistīt investīcijas šim projektam, iespējams jau pēc gada Latvijai būs pašai sava vēja ģeneratoru ražotne, kas nodrošinās tās iedzīvotājus ar mūsu valsts apstākļiem piemērotākām vēja turbīnām. Man palīdz tas, ka man ļoti patīk pašai savs darbs. Man ļoti patīk rezultāts, kas ir šobrīd izdevies. Man ļoti patīk priecīgie cilvēki, kuri šeit atpūšās, laimīgie jaunie pāri, kuri ir apprecējušies un kuri ir apmierināti ar savām pavadītajām svinībām. Krīzes laikos esam samazinājuši cenas līdz minimumam, kas dod iespēju atpūsties arī vietējiem iedzīvotājiem un Latvijas apceļotājiem.